Tātad maiju kalendāru veido divi ritmi. Pamata ritmu veido, jeb colkinu veido divi ritmi. Nagvāls un tonāls. Ir 20 nagvāla aspekti, viņus var dēvēt par dieva aspektiem, par saules zīmēm. Tātad mēs nevaram uztvert, Dievs ir tik bezgalīgs radītājs, kad mēs viņu nevaram aptvert vienā veselumā. Un mēs varam saprast un uztvert vienu 20. daļu no Dieva veseluma. Un vienu 20. daļu no Dieva veseluma mēs arī nesam sevī. Tāpēc, kad mēs nesam sevī piedzimšanas dienas enerģiju, tad mēs nesam sevī vienu no 20 Dieva aspektiem. Un savienojoties ar Navālu, izjūtot viņu, mēs praktiski savienojamies ar Dievu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka negribas zaimot, saprotiet. Ir jau dažādi līmeņi, kā mēs varam savienoties ar dievišķo ārpus mums. Bet tas nozīmē, ka mēs sajūtam enerģiju, radošo enerģiju, kas ir ārpusē, mēs ļaujam viņam tā enerģija ieplūst sevī, mēs viņu varam izlaist caur sevi. Cik ir mūsu personālais spēks, cik mēs ļoti varam pieslēgties Navālam, tas ir atkarīgs no dzīves situācijas, no tā, kā mēs dzīvojam, no tā, kādā kārtībā mēs uzturam savu apziņu, no tā, cik mums apziņa ir tīra, no tā, cik mēs esam harmoniski. No tā arī lielā mērā atkarīga šī pieslēguma kvalitāte katrā no 20 dienām. Pēc tam, kad jūs mācīsieties, jūs uzzināsiet, ka vienas dienas vienam ir grūtākas, otras labvēlīgākas, un jūs paši varēsiet izskaidrot, kāpēc jūs jūtaties vienā dienā ne īpaši labi, un otrā dienā jūs esat pacēlumā, un jūs sapratīsiet, kas jums ir jādara, lai jūs katru dienu būtu enerģētiskā pacēlumā. Nu, un tonāli. Visas skaitļu rindas ir tonāli. Visas kalendāra skaitļu rindas ir tonāli. Šodien jūs uzzināsiet pāris noslēpumus. Māju kalendārs nav tikai Colkins 13.20. Un varbūt pat tas, ko mēs mācam, nevis varbūt, bet, māji šīs zināšanas saglabāja, ierakstot kodeksos, iecērtot akmenī, nošifrējot celtnēs, nododot no paaudzes paaudzē šamaņiem, dienu glabātājiem, bet nevarētu teikt, ka māja šīs zināšanas izdomāja. Šīs zināšanas ir daudz senākas par mājiem. Kāda ir šo zināšanu būtība, man laikam šodien prezentācijā līdz jums jāaiznes, no kurienes viņas nāk un kas viņas ir. Tātad, Navāls dievišķais aspekts, viņš nevar šī pasaulē parādīties. Mēs ar Navālu, ar Dievu saskaramies tad, kad atrodamies sapņos, astrālajos ceļojumos, klīniskajā nāvē, vai mēs ieejam, kā saka, smalkajās enerģijās, tad, kad nomirstam starp dzīvēm. Atrodoties šī materiālajā realitātē, mēs varam Dievu uztvert tikai caur tonālu. Tonāls ir viss. Tonāls ir strukturējošais likums, kas nosaka, kāpēc dzīve izskatās tā, kā viņa izskatās. Ir daudzas laika līnijas un daudzi nagvālu strukturēšanās veidi. Nagvālu strukturējās par tonālu. Daudzi šie te veidi ir pamata ritms ir 13 ir cilvēka diapazons. Bet visi laika ritmi, kas strukturē enerģiju un padara to par laiku, viņi ir nepāra.
Viss dievišķais ir pāra un visi strukturējošie ritmi ir nepāra, jo visam ir sākums, vidus un beigas. Un dievišķais vienmēr ir pāris, jo tā ir dualitāte. Jo nav dieva vīrieša un nav dievas sievietes, ir dualitāte. Pretmeti, plus un mīnus, un dualitāte tas ir dievišķais. Tonāls jau nošifrēts mūsu uztveres diapazons ir locītavās mūsu. Mums ir 13 locītavas. Jūs ievērojat, ka 7. locītava, ja mēs skaitam no labās uz kreiso, ja mēs skaitam, tad 7. locītava sanāk uz kakla, un uz 7. locītavas mums ir 7 čakras. Māju indiāņiem vēl joprojām mūsdienās, ka es biju, viņi saka, 8. diena ir svēta, 8. diena ir īpaša. Nezinātājs nevar saprast, kāpēc ir īpaša, kāpēc tā māju šamaņi uzskata to par īpašu dienu, 8. dienu laika vilnī, jo it kā viņa nav ne sākums, nav ne beigas un nav pat vidus. 8. locītava atrodas pretī sirdī, ja skaita no labās uz kreiso pusi. Viņa ir tanī uz tās līnijas, kur ir sirds. Vēlāk jums būs skaidrs, kā šis māju priesteru kods darbojas šīs pašas prezentācijas laikā. Redziet, kad melnie maģi pārņēma varu Mezoamerikā, viņi ieviesa cilvēku upurēšanas rituālu. 2 priesteri paņēma upuri aiz rokām, 2 aiz kājām, un 5. viņš izgrieza sirdi ar krama nazi. Upura pozīcija uz viedokļa bija tāda, rokas un kājas izstieptas. Kā sanāk, ja novelk līnijas caur cilvēku vertikālas, tad visas locītavas atradīsies ar vienādu intervālu, vienādu attālumā. Izplatiet rokas, kā saka, augšā un kājas augšā, tā slīpi kā vitruvera cilvēks. Un visas locītavas būs ar vienādiem intervāliem jūsu ķermeni. Tad jūs skaitīsiet no labās rokas, tālāk potīte, tālāk elkonis, tālāk celis. Tas bija māju priesteru kods. Ieeja sakrālajā lokā. Pareizi saskaitīt locītavas cilvēka. Un ja kāds nevarēja pareizi saskaitīt cilvēku locītavas, kā viņas jāskaita, tad viņa paša izstiepa uz ziedojumu akmens un izgrieža sirdi. Un ļoti vienkārši.